Pirms vēlēšanām, un šeit mēs esam divi liecinieki kopā ar Damburu kungu, mēs veidojām diskusijas. Un diskusiju laikā, un arī premjers... Tirzniecības kamerā būs Tirzniecības kamerā, tātad, un arī premjers visa gada garumā apgalvoja sekojošo aksiomu, ka budžets tiks veidots izdevuma daļā 2/3 un ienākuma daļā 1/3. Šobrīd viss ir otrādāk, tas ir viens. Otrs, ko jūs apgalvojāt, ka netiks nekādā gadījumā, nekādā celti darba spēka nodokļi. Otrs, jūs teicāt, pat 5. oktobrī 1:00 nekādā gadījumā mēs necelsim PVN, kā arī tika runāt par progresivitāti, kā tika solīts tūlīt nekavējoties struktūrālo reformu saraksts nākošajām gadām un vēl visādas brīnumainas lietas. Kas ir noticis? Kas ir noticis tik būtisks šajos 2 mēnešos? Piedevām, ka konsolidējumā summa ir samazinājusies, ka viss, ko jūs solījāt, ir pilnīgi otrādāk. Kas ir noticis? Runājot par konsolidāciju, tad, kā jau es minēju, tā summa sākotnēji bija vēlme redzēt izdevuma daļā tiešām lielāku daļu, bet paskatoties to arī, ko reforma vadības grupa ir atradusi, ka tur izrādījās daudz šie pasākumi, tomēr nebūtu īstenojami. Sabiedrība vienkārši viņus neakceptētu, ne tikai politiķi. Līdz ar to tad kopumā mēs vienalga izjām uz to proporciju, kas ir 2/3 pa 3 gadiem bijuši izdevuma daļa, 1/3 ieņēmuma daļa, un tas ir kurā gadījumā lielākais izdevuma daļas proporcijas apjoms starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm, ko arī Eiropā Briselē atzina. Lielākoties ir uz ieņēmuma daļu. Tad jūs uzskatāt, ka uzņēmēji nav sabiedrības daļa? Mēs esam neapmierināti. Es tomēr neredzu šos te pragmatiskos piedāvājumus, kā varētu, teiksim, konsolidēt 150 vai 200 miljonu apmērā. Bet kam ir jāpiedāvā? Jūs esat valdībā, jūs esat politiķi, jūs balotējāties vēlēšanās. Kāpēc mums ir jādara tas darbs? Jūs zināšanai, mēs tagad sēžam caurām naktīm un meklējam tos, ka mums piedāvātu pirmdien, lai kaut kādā veidā izbēgt no tā, kad ir paaugstināta darba spēka nodokļu un PVN? Attiecībā uz darba spēka nodokļiem tur fiskālais efekts ir neitrāls. Tas nav tieši tā. Cilvēciskais efekts? Biznesa? Kāds biznesa? Attiecībā uz mazajām algām tur ir tieši otrādā. Bet ko tad jūs domājat? Jūs, teiksim, iepriekš taisat, teiksim, kaut kādu valsts attīstību, kur jūs sakat, ka primāri ir uzņēmuma ar augstu pievienoto vērtību, tātad algas tur ir lielāks. Ja jūs esat par to, lai būtu eksportējoši uzņēmumi un PVN tur traucē, tad izrādās, jūs ar vienu roku sakat, ka attīstīsiet šīs lietas, bet īstenībā domājat par kaut ko citu? Es domāju, ka arī citi valdības ministri, man liekas, nevarētu pa labam pateikt, kādi varētu būt tiešām šie pragmatiskie piedāvājumi izdevuma daļā. Vilkungs, ja mēs jums pirmdien vakarā iedosim šos pragmatiskus, tāpēc, ka mēs šobrīd strādājam, mēs jūsu vietā daram darbu, mēs meklējam pa budžetu, par visām lietām, lai tiešām būtu reāli un pragmatiski piedāvājumi. Pirmdien 5:00 mēs jums viņus iedosim. Ja tie būs reāli, vai jūs piekāpsties? Es apšaubu, vai tiešām, ja līdz šim nav bijis iespējams atrast par šiem te mēnešiem, vai tagad jūs neticat vispār tādai iespēja, ka var atrast? Nē, kaut ko jau es saku, manevriem iespējamība ir, bet katrā ziņā es šaubos, ja tur tiešām ātri realizējami un apjomīgi iespējami šie te apjomīgi un ātri realizējami pasākumi.